Ja tev ir mājaslapa, tad šis ir tev. Noklausies 1 minūti, un tu sapratīsi, kāpēc viss tas, par ko mēs runājam, satura mārketings, SEO, kāpēc tas viss tev ir ļoti svarīgs. Ir īpaši tad, ja ar mājaslapu strādā patstāvīgi, ir īpaši tad, ja tev nav aģentūras, profesionāļu, kas nodarbojas ar mājaslapas satura veidošanu. Tātad, kāpēc tas ir svarīgi? Kāpēc SEO un satura mārketings, tas viss, par ko mēs šeit runājam šajā kanālā, kāpēc tas ir svarīgi? Pastāstīšu ar lielveikala piemēru. Tas nebūs nekādas pasakas, tas nebūs nekāds Harijs Poters. Es tev pastāstīšu ar lielveikala piemēru, kā domāt par savu mājaslapu. Iedomājies Alfu, iedomājies veikals, lielas telpas, un iedomājies, ka tur nebūtu atsevišķi veikali, bet būtu vienkārši plaukti, un viss būtu sakrauts kopā. Uz plaukta būtu tots papīrs blakus, būtu kedas blakus, būtu iPhones, tots stīrītājs blakus. Tas būtu kaut kāds murgs, atrast, saprast, kur ir tas, ko tev vajag. Tieši tāpat ir ar lielu daļu mājaslapu Latvijā. Cilvēki uztais mājaslapu, jā, varbūt izskatās skaisti, tāpat arī tā Alfa varbūt, ja nebūtu veikalu, plaukti varbūt būtu skaisti, bet ja tur nesakārto visu, nesaliek pēc kategorijām, nepadomā, kas tiek likts iekšā, nepadomā, ko tas tavs klients grib atrast, nepadomā par to, kā veidot rakstus, kā tos strukturēt, lai tie ir pārskatāmi, lai nav vienkārši milzīgs kaut kāds blāķis. Tur sarakstu tagad ar Hariju Poteru reizēm, un cilvēki nevar to saprast. Ja par to nepadomā, tas ir baigais murgs. Tieši tāpēc tas viss, par ko mēs stāstām, satura mārketings, SEO, satura sakārtošana, tas ir ļoti svarīgi. Tev, ja tev ir mājaslapa, ja tu gribi piesaistīt klientus, un tīpaši tad, ja tu strādā ar to patstāvīgi. Piesakies uz konsultāciju, pastāstīsim, kā tu vari to darīt, turpināt to darīt patstāvīgi.